Lasījums būs no 1. Mūzes grāmatas 3. nodaļas. Atvērsim savās bībelēs, tā ir 9. lapas puse. 1. Mūzes grāmata, 3. nodaļa, sākot no 14. panta. Un kungs Dievs teica čūskai: tāpēc, ka tu to darīji, tu esi nolādēts starp visiem lopiem un starp visiem lauka zvēriem. Uz vēdera tu līdīsi un rīsi pīšļus visas dienas, kamēr dzīvosi. Un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju. Viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam sadzelsi papēdi. Un sievai viņš teica: vairot es vairošu tev grūtumu, kad tu būsi grūta, mokās tu radīsi dēlu. Savu vīru tu kārosi, bet viņš valdīs pār tevi. Un cilvēkam viņš teica: tāpēc, ka tu paklausīsi sievas balsī un ēdi no koka, par ko es tev pavēlēju, neēdi no tā, nolādēta, lai tevis dēļ zeme. Mokās tu no tās ēdīsi visas dienas, kamēr dzīvosi. Tev sadīgs no tās ērkšķi un daži, un tu ēdīsi laukus stādus. Sava vaigas sviedros tu ēdīsi maizi, līdz tu atgriezīsies zemē, no kuras tu esi ņemts, jo pīslis tu esi, un pīšļos tu atgriezīsies. Un cilvēks savu sievu nosauca vārdā Ieva, jo viņa bija visu dzīvo māte. Un kungs Dievs darināja cilvēkam un viņa sievai ādas ģērbu un ietērpa viņus. Un kungs Dievs teica: redzi, cilvēks ir kļuvis kā viens no mums, zina, kas labs un kas ļauns. Un tagad, ka viņš vēl neizstiepj roku, lai ņemtu arī no dzīvības koka un ēstu un dzīvotu mūžam. Un kungs Dievs izraidīja viņu no ēdenes dārza, lai apstrādā zemi, no kuras viņš ņemts. Un viņš padzina cilvēku un uz austrumiem no ēdenes dārza iemitināja ķerubus ar atvāstiem liesmojošiem zobeniem, lai sargā ceļu uz dzīvības koku. Jā, liels paldies, Anna, par lasījumu. Pievienojos Andras sveicienam šajā svētdienā. Šeit, ja tu esi ciemiņš, īpaši prieks tev redzēt. Ja mēs pēc brīža skatīsimies šo raksturvietu, paturiet lūdzu bībeles vaļā, un ja tas jums palīdz svētdienas satura izklāsts, kas ir jūsu dievkopojuma lapiņās, to lietojiet, lai sakot līdzi un aptuveni saprastu, kur mēs atrodamies. Bet es domāju, vienkārši pārdomājot 3. 4. nodaļu, kas ir mana sērijas daļa, es arvien lielākā apbrīnā domāju par to, cik brīnišķīgi ir tas, ka mēs svētdienā varam reāli dzirdēt Dievu vārdu, ka mēs pa nedēļas vidu vispār varam dzirdēt Dievu vārdu, ka mēs varam būt attiecībās ar Dievu caur viņa garu balstoties uz viņa vārdu, jo šajās, 3. nodaļa ir diezgan patumša nodaļa kopumā, vai ne? Man šķiet, cik labi, ka mēs tūlītēji nepiedzīvojām visu, ko Dievs bija solījis Ādamam un viņa sievai. Tāpēc, lai mēs labāk vēl saprastu, ko Dievs saka šajā fantastiskajā nodaļā, svarīgajā nodaļā, lūksim viņa palīdzību īsi. Dabas Tēvs, mēs tiešām lūdzam pēc Tava gara palīdzības, lai tas izgaismotu vārdu, kas ir tik ārkārtīgi svarīgs, lai mēs to saprastu, lai Tavs mēs to saprastu pareizi, dod mums tiešām spēku un enerģiju, un arī to, lai mēs tajā paliktu un dzīvotu. Jēzus vārdā. Amen. Es nezinu, vai tu kādreiz esi pieķēris sevi sakām šādi: ir ķeza, bet varēja būt vēl sliktāk. Varbūt tev tagad ataust prātā konkrētas situācijas, kurās tu esi bijis, kurās tu esi pieķēries tā runājot, bet tas man lika domāt par vienu ģimeni, kur mēs zinājām, kas pagājušajā vasarā pamanījās kaut kā uz lauku ceļa dabūt savu 7-vietīgo vāģi pilnīgi uz jumta. Mamma, tētis, 2-gadīgs bērns mašīnā. Mašīna aizgāja pilnīgi lūžņos pa detaļām, bet ģimenei neskrāmba sveiki un veseli. Es domāju, šajā brīdī, ir ritīga ķeza, protams, auto, ko mēs dabūsim jaunu, bet atzīsimies godīgi, varēja būt vēl daudz
sliktāk. Nu, es nezinu, vai jums ir līdzīga situācija, cerams, ka nav līdzīga situācija bijusi, bet, nezinu, tie, kas ir studenti, ir, eksāmens, knapi izvilku čeri, bet varēja būt vēl sliktāk, varēja būt vēl daudz sliktāk. Un iespējams citi piemēri ar darbu saistīti, kur kaut kas galīgi neizdevās, bet mēs zinām, varēja būt vēl sliktāk. Kaut kādā ziņā radīšanas stāsta kontekstā, 1. Mūzes 1. un 2. nodaļa, un tagad, kur mēs esam 3. nodaļā, mēs redzam, uz visa fona ir gana slikti. Dieva radītajā pilnīgajā pasaulē ir ielauzies nelūgts viesis, un tas ir grēks. Grēks ir svētības pārvērtis lāstā, grēks ir Dieva klātbūtni pārvērtis izolētībā no Dieva. Grēks ir padarījis šo pasauli gana sliktu. Skaidrības labad, kad mēs runājam par grēku, mēs nerunājam vienkārši par grēkiem, jo ar grēkiem mēs kādreiz saprotam tos darbiņus vai nedarbiņus, kurus mēs esam sastrādājuši, bet 3. nodaļas kontekstā runa ir par grēku ar lielo G burtu, kas ir cilvēces sacelšanās pret Dievu. Jeb viņa vietas iekārošana. Ja? Sātans pagājušajā nedēļā piesolīja, jūs ēdiet droši, jūs būsiet kā Dievs, jūs apsēdīsieties viņa līmenī. Ja, Bībele to nosauc par grēku ar lielo burtu. Un šajā nozīmē autors atklāja, grēkam ar lielo G ir neatgriezeniskas, traģiskas sekas. Cilvēks ir atmetis savu radītāju un paklausījis citai autoritātei, čūskai. Ja jūs atminaties 1. un 2. nodaļu, tad autors atklāja mums, ka Dievu kā radītāju, kuram ir vienīgajam autoritāte pār cilvēku. Tāpēc, ka viņš ir radītājs, viņam ir autoritāte pār cilvēku, pār visu radību un pār cilvēku. Un būt par autoritāti nozīmē būt apveltītam ar varu, aprakstīt realitāti. Ja vēlreiz, būt par autoritāti nozīmē būt apveltītam ar varu, aprakstīt realitāti. Ja 1. un 2. nodaļas kontekstā tā ir vara pateikt to, kas ir labs, un tā ir vara pateikt to, kas ir ļauns. Un tāpat laikā mēs pagājušajā nedēļā redzējām, ka cilvēks sāk ieklausīties alternatīvā autoritātes balsī, čūskā. Čūska uzdrošinās sniegt citu realitātes aprakstu. Ja jūs atceraties, mirt jūs nemirsiet, jo Dievs zina, ka tajā dienā, kad jūs no koka ēdīsiet, jūsu acis atvērsies un jūs būsiet kā Dievs, zināsiet, kas labs un kas ļauns. Bet tajā brīdī mēs ieraugām pār cilvēku un radību gulstās personisks un pelnīts Dieva sods. Tas ir tas, par ko mēs domāsim šodien, par šo grēku ar lielo G, par šo vienu lietu, tāpēc gulstas pelnīts un personisks Dieva sods. Ja grēka soda reālās izpausmes, kā viņš reāli izpaužās attiecībās, to mēs precīzāk un vairāk redzēsim nākošajā nedēļā, kad sāksim pārdomāt, kā klājās diviem Ādama un Ievas dēliem, brāļiem Kainam un Ābelam. Un mēs tostarp runāsim par tādu lietu kā iedzimtais grēks. Taču līdzās personiskam pelnītam Dieva sodam, tas, ko mēs ieraudzīsim šajās atlikušajās minūtēs, ir vēlreiz šokējoša Dieva reakcija uz cilvēka sacelšanos pret Dievu. Un šoreiz tā šokējošā reakcija otrkārt būs tajā, ka Dievs parāda neaptveramu labvēlību, nepelnītu labvēlību cilvēkam, kas viņu atmet. Dievs pilnīgi mums nesaprotami turpina saglabāt cilvēka dzīvību. Dievs turpina gādāt par cilvēku. Tās ir divas lietas, kuras mēs pārdomāsim. Tās ir arī jūsu satura izklāstā. Divas grēka sekas.
Tad mums ir jāierauga, kad ir tiešām diezgan slikti. Pasaule vairs nekad nebūs tāda, kā tā bija, bet mums vienlaicīgi ir jāierauga, ka varēja būt daudz, daudz sliktāk. Pirmā lieta, tāpēc grēka sakas pelnīta Dieva tiesa, un tas ir 14. līdz 19. pants. Vēlreiz ātri nolasīsim. Un kungs Dievs teica Čūskai, tāpēc, ka tu to darīji, tu esi nolādēta starp visiem lopiem un starp visiem lauka zvēriem. Uz vēdera tu līdīsi un rīsi pīšļus visas dienas, kamēr dzīvosi. Un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju. Viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam sadzelsi papēdi. Un sievai viņš teica, vairotas vairošu tavu grūtumu. Kad tu būsi grūta mokās, tu radīsi dēlus. Savu vīru tu kārosi, bet viņš valdīs pār tevi. Un cilvēkam viņš teica, tāpēc, ka tu paklausīji savas sievas balsī un ēdi no tā koka, par ko es tev pavēlēju, neēd no tā. Nolādēta, lai tevis dēļ zeme, mokās tu no tās ēdīsi visas dienas, kamēr dzīvosi. Tev sadīgs no tās ēkšķi un daži, un tu ēdīsi laukus stādus. Savu vaigas viedros tu ēdīsi maizi, līdz tu atgriezīsies zemē, no kuras tu esi ņemts. Jo pīslis tu esi un pīšļos tu atgriezīsies. Runājot par grēka sakām, autors šeit ļoti, ļoti vēlas, lai mēs ieraugam, kādā pasaulē norisinās šī pagājušās nedēļas drāma 3 cēlienos. Un tā nav tāda deistiska pasaule, ja jūs atceraties no nedēļas nogalas šo terminu deistisks, jeb pasaule, kuru ir joprojām radījis Dievs, bet kur Dievs vienkārši aizgājis atvaļinājumā, aizbraucis kaut kur atpūsties un atstājis visus tādu norisināmies savā gaitā. Autors grib, lai mēs saprotam, ka tā nav šāda pasaule. Grēkā krišanas sekas, par kurām mēs šeit redzam, viņas nav vienkārši tā kā mehānika. Es pakatīju ābeli tā rūpīgāk rudenī un tad sakrit āboli. Tā nav vienkārši tāda mehānika. Nē. Ieraudzīsim paši, kā mūsu raksturvieta pamato personiska un pelnīta Dieva soda klātbūtni. Paskatieties 14. pantu un ieskatieties arī 17. pantā. Un kungs Dievs teica Čūskai, tāpēc, ka tu to darīji, tu esi nolādēta. Un 17. pants, tāpēc, ka tu paklausīji savas sievas balsī un neēd no tā koka, par ko es tev pavēlēju, neēd no tā nolādēt, lai tevis dēļ ir zeme. Tas ir kaut kas, ko Dievs šajā brīdī pasludina, pasaka. Jā, tā ir cēloņa sakarība, bet Dievs personiski stāv aiz šīs tiesas un soda īstenošanas. Un viņš piemēro šajā brīdī tiesas spriedumu pie visiem 3. Pirmais Čūska. Pavisam īsi ar Čūsku 14. pants mums atklāja, ka lāsts par Čūsku ir īstenībā kaut kādā ziņā mēs ieraugam lāsts arī par visu dzīvnieku pasauli. Tas izpaudīsies uz visiem dzīvniekiem. Mums tas ir jāsaprot. Bet, protams, 14. panta otrā puse palīdz mums ieraudzīt, ka lāsts ir specifiski tieši Čūskai. Tas ir īpaši viņai veltīts pazemojums. Uz vēdera tu līdīsi un rīsi pīšļus visas dienas, kamēr dzīvosi. Mēs nezinām, kā Čūska īsti izskatījās, pirms viņa līd uz vēdera, cik garas viņam bija kājas un tam līdzīgi, ja? Bet katrā ziņā autora nolūks ir parādīt, tas būs pazemojums, rīsi pīšļus, tas būs pazemojums Dievu priekšā par to sacelšanās inscenēšanu, ko Čūska bija iepriekš veikusi. Tas ir Čūskas pazemojums. 16. pantā mēs redzam, kā Dievs uzrunā sievu. Ieskatieties 16. pantā. Vairotas vairošu tev grūtumu, kad tu būsi grūta, mokās tu radīsi dēlus. Savu vīru tu kāros, bet viņš valdīs pār tevi. Ja mēs redzam, arī sieva turpinās īstenot savu Dieva doto uzdevumu, dāvāt dzīvību, taču tagad dzīvība ienāks pasaulē caur sāpēm. Un tādējādi Dievs visu laiku atgādinās, ka mēs joprojām dzīvojam pasaulē, kas ir zem lāsta. Mokās tu radīsi dēlus. Tas mums vienmēr atgādina, kādā pasaulē mēs
dzīvojam. Par spīti varbūt atsevišķiem mēģinājumiem apgalvot, ka nē, pilnīgi bez sāpju dzemdības ir realitāte, jau šajā pasaulē ir dažādi stāsti dzirdēti, bet ne vispārīgais spriedums Dievs. Vienkārši grib atgādināt mums, kādā pasaulē mēs dzīvojam. Bet 16. panta otrā puse, ieskatieties, un vīru tu kārosi, bet viņš valdīs pār tevi. Šeit īstenībā autors jau sāk iezīmēt nopietnas pārmaiņas, kādas būs sievietes un vīriešu attiecībās laulībā. Grēks sagraus Dieva iedibināto kārtību laulībā. Mēs tūlīt nedaudz par to padomāsim bišķiņ plašāk. Bet atkāpes veidā Dieva sākotnējā kārtība bija ļoti skaidra. Ja jūs pašķirsiet apakaļ otro nodaļu, jūs redzēsiet, ka Dievs par savu vienīgo noteikumu, par savu vienīgo likumu neēd no koka runāja ar Ādamu. Viņš runāja tieši ar Ādamu. Tātad vīram zem Dieva kaut kādā ziņā bija autoritāte aprakstīt savai sievai to realitāti, kurā viņa dzīvo. Kas ir labs un kas ir ļauns. Labi ir neēst no tā koka augļiem, slikti ir ēst no tā koka augļiem. Un mēs redzējām, čūska uzbruka šai Dieva radītai kārtībai. Un kas ir traģiski, Ādams salūza. Ieskatieties 3. nodaļas 6. pantā. Un sieva redzēja, ka tas koks ir labs, lai ēstu, ka tas ir tīkams acīm un ka tas ir kārojams prātam, un viņa ņēma tā augli un ēda. Un tagad ieskatieties, un deva arī savam vīram, kas bija kopā ar viņu, un viņš ēda. Ko mēs uzzinām šeit visu laiku, kamēr čūska atvainojoši čakarēja ritīgi Ievu? Ādams stāvējis, šitā te rociņas salicis, pirkstus šādi te, es nezinu, ko viņš precīzi darīja, bet viņš visu laiku klusīgi stāvējis, noklausījies, kā viņa sieva tiek aptīta ap pirkstu. Un ar šo, manuprāt, sāk iezīmēties juceklis, kas valdīs laulībā pēc grēkā krišanas. Sieva iekāros autoritatīvu pozīciju laulībā, tu kārosi vīra, un vīrs atbildēs ar dominējošu valdīšanu 16. pantā. Īstenībā, kad mēs skatāmies 16. pantā, tu kārosi vīra, kārosi vispār 3 reizes ir lietots kopumā Bībelē, un tuvākā reize, kur tu pats kārot, ir lietots šādā izteiksmē, ir Kaina situācijā, kur grēks kāro. Kā tāds plēsīgs zvērs kāro saplosīt, sagrābt viņu. Un tur Kainam tiek pateikts, tev ir jāvalda pār grēku. Līdzīgā veidā šeit mēs redzam, tiek pateikts par sievu, sieva vīru kāros. Un atbildē mēs redzam, vīrs valdīs pār sievu. Un redziet, kad Bībele šeit runā par šo situāciju, tā nav tāda pavēles izteiksme. Tas nav tā kā Lūkas sieva ir jādara un Lūkas vīram ir jādara. Nē, tas ir realitātes apraksts, pie tam negluži pozitīvā gaismā. Šeit Dievs apraksta laulību, kā tā būs pēc grēkā krišanas, un tas būs grūts darbs. Redziet, 2. nodaļas 23. 25. pants, mēs viņu tagad nelasīsim, bet viņš aprakstīja mums Dieva radīto kārtību laulībā. Tās ir mīlošas un savstarpēji papildinošas attiecības, vienlaicīgi ar skaidru hierarhiju, jo tur ir dažādība lomās, kuras Dievs ir iedevis vīrietim un sievietei laulībā. Un mēs redzam šeit, mūsu šīs dienas pantā, 16. pantā, visa kārtība tiek sagriezta kājām gaisā, un tieši to arī čūska vēlējās. Dabiski grēkā kritušā pasaulē sieva gribēs vadīt laulību. Tas ir tas, ko Dievs pasaka. Bet nevis vienkārši tāpatās, ka ienāk prātā, bet iemesls ir vīra nespēja uzņemties atbildību un viņa nolaidīga malā stāvēšana. Faktiski tāda tendence vai tāda kopēt Ādamu, atdarināt Ādamu, kurš vienkārši stāv malā un noklausās. Un šis nav tāpēc, lai tagad ņemtu tā kādreiz
Ziniet, kādreiz tā nepareiza Dievu vārdu lietošana tāda, ka tu paņem vienkārši to Dievu vārdu, ka tādu spieķi un ritīgi daudz, bet man liekas, ka vārds kaut kādā ziņā liek mums izvērtēt to realitāti, cīpaši tieši precētajiem, kas mēs šodien šeit esam. Un varbūt pat kaut kādā ziņā no mūsu bērnu perspektīvas, kādu ģimenes modeli mūsu bērni redz, kad viņi raugās uz vecākiem, un viņi diezgan ātri piefiksē lietas, piefiksē, ko un kā viņi var izbīdīt ģimenē. Bet ko viņi redz, kad viņi raugās, piemēram, uz ģimenes lūkšanām, kurš notur ģimenes lūkšanas, vai piemēram, kad viņi raugās uz proporciju, kāda ir vakar Bībeles stāstam un lūkšanai, cik dalīgs ir tētis visā šajā pasākumā, vai cik daudz mamma to dara, un vēl daudz citas lietas. Protams, mamma arī bieži teiks bērniem, ja tu redzi, tētis sūri un grūti strādā, viņam nav laika, viņam jāgādā par ģimeni, un tās visas ir labas un svarīgas lietas. Bet tas ir kaut kas, par ko mēs domājam, un par ko Dievs grib, lai mēs domājam, ņemot vērā to tendenci, kas mums būs grēkā kritušā pasaulē, laulībā, ko redzot, ka tēvam nav laika, ka viņš ir aizņemts, māma ņem visus grožus savās rokās. Visa veida vadība, audzināšana tikai viņai. Un, protams, tad, kad tēvs jau redz, ka jau ir pa vēlu, jau galīgi nekādā krastā neiet, tad bieži, kad viss sāk krist no rokām ārā, kādreiz tas ir tēvs ģimenē, kas tā sāk skaldīt un valdīt, un tas atkal ir nepalīdzoši. Un tāpēc kaut kā no vienas puses pirmās Mūzes autors ir kāds, kurš grib, lai mēs ieraugām, ka laulības iestādījums tik tiešām ir pietiekoši sadragāts šajā pasaulē. Un lai mēs zinātu, ka tas nekad nebūs tāds, kā Dievs to ir iestādījis. Mums nav šajā ziņā jāatgriežas atpakaļ Ēdenes dārzā, jāmēģina tur ielausties. Bet vienlaicīgi autors grib, lai mēs zinām, ka laulība nav pilnīgi iznīcināta joprojām. Ir cerība. Mēs zinām, kādai laulībai vajadzētu būt. Man liekas, tas ir brīnišķīgi, ka mums ir vieta, uz kuru iet Bībelē, kas mums šo cerību dod. Nešķiet, bet Efeziešiem 5. nodaļa, variet piezīmēt, ja jums rakstāmais, ir lūk Dieva atjaunotās kārtības iestādījums. Dievs ceļā uz jauno pasauli atjauno arī radīšanas kārtību laulībā. Caur evaņģēliju vīri tagad spēj mīlēt savas sievas, uzupurējoties, vadot savas ģimenes. Tāpat kā Kristus uzupurējās un vada caur savu vārdu savu draudzi. Laulība un Kristus un draudzes attiecības. Un sievas atkal var padoties savu vīru mīlošajai vadībai, tāpat kā draudze paklausa Kristum, kurš viņu tā ir mīlējis, ka viņš ir savu dzīvību par savu draudzi atdevis. Lūk, Efeziešiem 5. nodaļa Dieva atjaunotā kārtība laulībā, cerība visām laulībām, kas balstās Kristū. Protams, līdzās atjaunotai perspektīvā uz laulību, autors vēlas mums dod arī atjaunotu perspektīvu uz darbu. Un tie ir Ādama sviedri, kurus viņš tagad dabūs ritīga lieta. Cilvēkam 17. pantā viņš tāpēc teica, tāpēc, ka tu esi paklausījis savas sievas balsī un ēdi no tā koka, par ko es tev pavēlēju. Neēd no tā, nolādēta, lai tevis dēļ zeme. Mokās tu no tās ēdīsi visas dienas, kamēr dzīvosi. Tev sadīgs no tās ēkšķi un daži, un tu ēdīsi lauku stādus. Savu vaigas viedros tu ēdīsi maizi, līdz tu atgriezīsies zemē, no kuras tu esi ņemts, jo pīslis tu esi, un pīšļos tu atgriezīsies. Tāpat kā sievai arī Ādamam joprojām būs jāīsteno savus Dieva dotais uzdevums. Viņam būs jāsargā, viņam būs jāapstrādā zeme, taču tagad, tāpat kā sievai arī Ādamam, šis uzdevums vienkārši būs daudz, daudz grūtāks.
zemes pakļaušana notiks caur ļoti grūtu darbu, tā nesīs gaidāmo vienkāršo augļu vietā. Viņi nesīs bieži daļus un ēkšķus, un maize, tie darba augļi, kas būs, tie tiks baudīti caur ļoti daudz izlietiem sviedru spaiņiem. Un tāpēc mēs saprotam, ka darbs grēkā kritušā pasaulē viņš būs drīzāk iztukšojošs nekā piepildošs. Noteikti grāmatas autors grib, lai mēs saprotam visu pirms, ka darbs, tāpēc, ka viņš ir Dieva radīts un Dieva iestādīts, pēc būtības viņš ir labs. Darbs, jebkurš darbs, ir pēc būtības labs, ja viņš nav atklātā konfliktā ar Dieva atklāto gribu. Un ir atsevišķas nodarbošanās veidi, kas nav labi. Un vienlaicīgi autors vēlas, lai mēs ieraugām, ka darbs pēc grēkā krišanas, viņš būs joprojām zem lāsta. Ēkšķi un daļi būs gan tiešā, gan pārnestā nozīmē daļa no mūsu pieredzes darbā. 19. pantam viņam būs nenovēršami jāatbalsojās. Šodien sava vaigas sviedros tu ēdīsi maizi. Darbam ir jābūt, un tas būs grūts. Kaut kādā ziņā, es domāju, mēs varam pamanīt tādu tendenci, kaut arī mūsdienu sabiedrībā pretoties šim Dieva pasludinājumam, šim Dieva tiesas un soda pasludinājumam. Es domāju, sevišķi tā jaunākā paudze, kurai vēl, ja tā var teikt, ja viņai vispār ideāli, tad ideāli varbūt kādreiz jau ir tādi sagrauti, viņi grib atgriezties atpakaļ un par katru cenu tiekties uz to, lai darbs viņus piepildītu, lai viņa nozīmīgums un piepildījums sajūta viņam nāktu primāri caur to, ko viņi dara. Viņi sagaida, ka darbs viņam būs viegls, ka viņš būs nepiespiests, ka viņš vienmēr viņus pacels spārnos un ka darba dienas beigās viņam pat nevajadzētu īpaši sajusties nogurušiem. Kādreiz kādu domāt tā par mācītāju darbu, ka tāds vienmēr ir jābūt, kur jau mācītājs, viņš gan ir tuvāk Dievam kā visi citi, viņš nekad nevajadzētu viņam būt nogurušam, vai ne? Es pat nesen sastapos ar kādu, kurš tā domāja, un bija pārsteigts ieraugot un dzirdot par tik daudz izdegušiem mācītājiem. Kā tā? Bet respektīvi, ja tā ideja, ka darbam taču ir jānes tāds piepildījums, ka, ja tu dari savu īsto darbu, tev visu laiku jāiet priekšu, ir tādā uzvarā. Bet nē, autors saka, tā kā tas bija Ēdenes dārzā, tā tas nebūs. Nu, neskatieties atpakaļ, skatieties uz priekšu. Kamēr mēs dzīvojam pasaulē zem Dieva lāsta, nekas radikāli šajā ziņā neizmainīsies. Ja tāpēc kaut kādā ziņā 3. nodaļa, tur, kur mēs esam tikuši, ja viņi atbild uz jautājumu, kā tas nākas, ka pasaule ir nonākusi tur, kur viņa ir, kā tas nākas, ka attiecības starp cilvēkiem ir tādas, kādas viņas ir. Un ne tikai laulībā, laulība šeit varbūt ir tādā prožektoru gaismā, bet kopumā attiecības kādreiz ģimenē, darbā un citur. Kā tas nākas, ka mēs dzīvojam šādā pasaulē? Bet, manuprāt, 3. nodaļas izskaņa liek mums padomāt rūpīgāk un uzdot vēl vienu jautājumu. Un varbūt pat precīzāks un īstais jautājums šodien ir, kā tas nākas, ka pasaule vispār ir? Kā tas nākas, ka pasaule, kurā mēs dzīvojam, vispār ir? Un tas pieved mūs pie manas otrās domas. Proti, grēks ierosina nevien Dieva taisnīgo tiesu un pelnīto sodu, bet arī nepelnītu Dieva labvēlību. Cik apbrīnojami ir, ka cilvēks tiešām uz sitiena nemirst, ka Dievs vienkārši nepaņem un nepaslauka uzreiz savu brīnišķīgo radību un visu šo projektu, vienkārši neaizslauka nebūtībā. Kā tas nākas, ka mēs joprojām dzīvojam, pasauli joprojām ir? Un kaut kādā ziņā šķiet 20. pants ir pants, kurš tā kā viņš pēkšņi pagriežās un viņš saka, hei,
Pat Ādams ir satvēris, kad tas ir pārsteidzoši un kad patiešām būs cerība. Ja jūs paskatieties, kā viņš ir nosaucis savu sievu Ievu, tad tas ir apbrīnojami. Viņš to izdarīs noteikti cerībā. Ieva nozīmē pie A dzīvā. Cik labi, ka viņš savu sievu nenosauca nāve. Vai ne? Jo tas ir tas, ko īstenībā tas pasākums atnesa. Ādams iet uz priekšu cerībā. Viņš pirmais ir tas, kurš apbrīno, ka joprojām viņi eksistē un eksistēs. Nepelnīta Dieva labvēlība. Un pirmkārt, manuprāt, nepelnīta Dieva labvēlība atspoguļojas cilvēku izraidīšanā no Ēdenes dārza. Jā, protams, tā ir traģiska skumja ziņa. Mums viņa ir jāierauga. Mums ir jāierauga, cik briesmīga plaisa tiek iedragāta Dieva un cilvēka attiecībās. Viņi ir atsvešinājušies no savu radītāju. Viņi ir kaut kādā ziņā atsvešinājušies viens no otra. Un tagad viņi kūsies pa pasauli tādu krizdami, klubdami ar savu laba ļauna atziņu. Lūk, kādi dievi viņi ir. Jā, tā ir skumja vēsts. Bet 22. pāns atklāja mums to, ka viņu klīšana pa pasauli nebūs mūžīga. Un kungs Dievs teica, redzi, cilvēks ir kļuvis kā viens no mums, zina, kas labs un kas ļauns. Un tagad, kad viņš vēl neizstiep roku, lai ņemtu no dzīvības koka un ēst un dzīvot mūžīgi, kungs Dievs izraidīja viņus no Ēdenes dārza. Mums ir jāierauga īstenībā, ka tā ir laba ziņa. Vai jūs nekad neesiet tādā tumšākā dzīves brīdī, kad tiešām šīs pasaules lietas un cīņa ar miesu un ļauno, ka viņi tādi īpaši apgrūtinoši. Jūs nekad neesat pieķēruši sevi pie domas, cik labi, ka šādi nebūs mūžīgi. Ir pat viens otrs brīdis bijis, ka es tā sievai, esmu teicis, es gribu nomirt. Es gribu ātrāk. Tas, protams, jūs neuzstāties par mani, tas nav tāda reāla pašnāvnieciska tieksme, bet, sērijas kungs Jēzu nāca ātrāk vienkārši. Tas būtu tik jauki. Kaut kādā ziņā mums ir jāierauga, tas ir labi, ka cilvēks nedzīvos mūžīgi, ka Dievs savā visu zināšanā ir sapratis, cilvēks šādā stāvoklī nedrīkst dzīvot mūžīgi. Dievs ir skaidri pateicis to, ka cilvēks tagad dzīvos citādākā pasaulē. 24. pāns pasaka, un atgriešanās atpakaļ Ēdenē nebūs iespējama. 24. pāns, un viņš padzina cilvēku un uz austrumiem no Ēdenes dārza iemetināja ķerubus ar atvāstiem liesmojušiem zobeniem, kas sargā ceļu uz dzīvības koku. Atpakaļceļš uz perfekto pasauli, uz perfektajām attiecībām ar Dievu, uz perfektajām attiecībām savā starpā ir neatgriezieniski ciet. Un, protams, mēs jau pagājušajā reizē sākām domāt par to, kā cilvēki dažādos veidos viņi mēģina ielausties atpakaļ šajā pilnīgajā Dieva pasaulē, vai vismaz mēģina radīt šo pilnīgo vidi no jauna. Bet, manuprāt, šis stāsts visu pirms bija domāts ne tik daudz mums uzreiz, viņš bija domāts Izraēla tautai tūkstnesī. Par šo periodu runā nākošā Mūzes grāmata, 2. Mūzes grāmata. Un kāpēc Izraēla tautai tūkstnesī? Tāpēc, ka Dievs saskaņā ar saviem apsolījumiem, kurus viņš bija devis Ābrahamam, viņš bija apsolījis izglābt Ābrahama pēcnācējus, Izraēlu, no verdzības attiecībām Eģiptē, attiecībām ar sevi apsolītajā zemē Kanānā. Un Izraēls bija ceļā uz šo Dieva apsolījumu saņemšanu, uz šo apsolīto zemi. Un kas notika ar Izraēlu pirms viņi vispār bija spēruši tādus pirmos soļus un pazaudējuši savas pirmās brokastis? Jūs zināt, kāda cilvēka kādreiz kļūst, ka viņi no brokastis pēduši. Izraēls šādi reaģē. Mēs gribam atpakaļ uz Ēģipti. Mēs neesam vienu dienu āruši brokastis. Mēs gribam gaļu, mēs gribam tos ķiplokus, mēs gribam visas tās labās lietas, kas bija Ēģiptē. Mēs gribam vismaz uz Ēģipti. Ja ne uz Ēdenes dārza, tad uz Ēģipti.
Un Dievs atkal viņiem saka, lūkojieties uz priekšu. Apsolītā zeme, kur piens un medus tek. Tas ir jums apsolīts, lūkojieties uz priekšu. Un, ziniet, līdzīgi arī mēs esam ceļā uz apsolīto zemi. Bībele jau labi sen pirms Kristus nākšanas runā par Dieva plāna galamērķi, par jaunu debesi, par jaunu zemi, kurā taisnība mājos. Tikai šoreiz tā nebūs fiziska zeme šeit. Šoreiz tā būs pilnīgi jauna zeme, tā būs jauna debes, kurā dzīvos Dievs savu ļaužu vidū, kurā viņš būs viņa Dievs, viņi būs viņa ļaudis. Viņi visi būs beidzot atjaunotās pilnīgās attiecībās savā starpā un attiecībās ar savu radītāju un glābēju un viens ar otru. Bet redziet, perspektīvai ir nozīme. Mūsu pašu perspektīvai, mūsu draugu perspektīvai tā ir nozīme. Iedomājieties sarunu ar savu neticīgo draugu, kurš tiešām ir dikti noraizējies par šo pasauli, par dažādu veidu netaisnību tajā. Viņš skatās to starp dažādas sazvērestības filmas par vienas pasaules valdību un tam līdzīgi. No vienas puses viņa nākotnes vīzija ir tāda pavisam pesimistiska. Ko mēs te mazie cilvēki vispār varam ietekmēt? Bet no otras puses, tu redzi, ka viņam ir šķietams risinājums. Ja vien mēs iemācīsimies analizēt un atlasīt informāciju, ja vien mēs šīs informācijas gaismā mēs izdarīsim pareizās izvēles, mēs pārvāksimies uz laukiem, mēs uzkrāsim pavairojumu sēklu, mēs principā attīstīsim tādu pirmotnējo kopienu tādā ekonomiskā ziņā, ko mēs audzēsim, to mēs patērēsim, visādā veidā iztiksim no dabas resursiem. Nepasakot skaļi, mēs būsim īstenībā radījuši savu mazo ēdenīti, kurā nekas mūs nespējas ietekmēt un skart. Iedomājieties kādu gaismu un kādu drošību šajā, ja vien, vai ka tikai ne, pasaules skatījumā un dzīvē var ienest evaņģēlijas. Mums kā kristiešiem, nepārprotiet mani, joprojām ir jāanalizē un jāatlasa informācija, ko mēs uzņemam, protams. Mums joprojām ir jātiecas izdarīt gudras izvēles, visādā ziņā gudras izvēles, bet galu galā mēs varam palīdzēt ieraudzīt gan sev, gan citiem, ka cilvēka drošība nekad nebalstīsies šajā pasaulē, šajā zemē, šīs zemes lietās, jo Dievs dara kaut ko pilnīgi jaunu. Es radīšu jaunas debesis, es radīšu jaunu zemi, kurā taisnība mājo. Šis viss pazudīs, šis tiks satīts kā uzvalks, šis viss ugunī sadegs. Cilvēku izraidīšana no Ēdenes dārza ir labas ziņas, jo Dievs rada kaut ko pilnīgi jaunu. Skatāmies uz priekšu. Un kaut kādā ziņā joprojām pārsteidzoši Dievs turpina nevien saglabāt cilvēki dzīvību, bet tostarp viņš apņemas gādāt par cilvēku. Un tas ir ādas apģērbs 21. pantā, ko Dievs cilvēkam un viņa sievai rada. Tas ir piemērots apģērbs dzīvē jaunajos apstākļos, tātad radība vairs nebūs tik draudzīga, ēkšķi un daži būs tikai sākums pavisam nepievilcīgai videi, kurā viņi dzīvos. Tāpēc Dievs pagādā viņiem ādas apģērbu, jo būsim atklāti, vīģu lapas nav galīgi paliekošs risinājums. Dievs gādā, Dievs brīnišķīgi gādā par Ādamu un Ievu. Taču, manuprāt, viņa laipnība un gādība sniedzas vēl daudz tālāk šajā rakstvietā. Un tā ir pēdējā lieta 15. pantā. Tas ir čūskas sadragātājs. Ieskatieties šo mazo ļoti tādu interesanto pasludinājumu, atpakaļ 3.15.
Dievs saka, sievai, es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju. Viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam sadzelsi papēdi. Atkal kopumā vai ne jāatzīst, 1. Mūzes 3. nodaļa, maigi izsakoties, nav gaišākā nodaļa cilvēces vēsturē. Un tieši tāpēc Dievs jau pašas cilvēces vēstures sākumā, uzreiz pēc grēkā krišanas, viņš dod apbrīnojamu cerību cilvēkam. Dievs sola lietot kādu no Ievas pēcnācējiem, lai salauztu čūskas varu. Un kaut kādā ziņā tāpēc mēs ar 4. nodaļas sākumu mēs drīkstam uzdot šo jautājumu, hei, vai šis būs? Hei, bet varbūt vai šis būs tas, kurš sadragās čūskas varu, sātana varu. Visā drīz mēs saprotam, ka neviens no šiem nebūs. Kains kļūst par slepkavu, Ābels tiek noslapkavots, neviens no viņiem nespēs to īstenot. Un problēma īstenībā visas turpmākās cilvēces vēstures tādā griezumā ir, ja kurš nākošais kandidāts, viņš beigās ir ar trūkumiem, viņš nav pilnīgs, viņš nav tiesīgs, viņš nav spējīgs salauzt ļaunā varu. Visus sātanam izdodas paklupināt, visus izņemot vienu. Dievu, kurš kļuva par cilvēku. Šeit ir ārkārtīgi svarīga patiesība. Redziet, tāpat kā grēkā krišana bija faktisks, reāls notikums cilvēces vēsturē, tāpat arī sātana varas laušanai un tostarp mūsu glābšanai bija jābūt reālam un faktiskam notikumam. Saprotiet, ka nav iespējams vienkārši tā, Dievs kaut kur atrisināja kosmosā šo visu padarīšanu. Viņš kā atrisināja sātana, uzvar pār sātanu kaut kur kosmosā, un mūsu glābšana kaut kur mums neredzamā vietā vienkārši tika atrisināta. Ja? Nē, grēkā krišana bija fiziska, reāla. Glābšanai un ļaunā varas laušanai bija jābūt visiem redzamai, fiziskai, reālai, un to mēs ieraugām Kristū. Jēzus vispirms tūkstnesī izturēja pirmo cilvēcisko pārbaudījumu, sātana kārdināšanas un uzbrukumu Dieva vārdam. Lūkas 4 viņš atvairīja ik reizes šos uzbrukumus. Viņš izcīnīja cīņu, kurā nespēja pastāvēt neviens. Un Lūka burtiski velk paralēles ar Ādamu, Lūka velk paralēles ar Izraēlu tūkstnesī. To, ko nespēja nedz Ādams, nedz Izraēls, izdarīja Kristus. Un Jēzus izcīnīja arī pēdējo cilvēcisko pārbaudījumu, sātana kārdināšanu Ģedzemanē. Iespēja izmukt no krusta nāves, iespēja padoties, iespēja saglabāt savu dzīvību. Pēdējā sātana iespēja izmukt, bet viņš neizmuka. Jēzus vienreiz par visām reizēm sadragāja viņa varu pie krusta. Varu pār cilvēkiem, grēka varu cilvēka dzīvē. Ieklausieties, kā Pāvils to apraksta kristiešiem 1. gadsimtā. Dievs izdzēsa parādrakstu ar tiem noteikumiem, kas bija vērsti pret mums, un tos iznīcināja pieneglodams pie krusta. Viņš atbruņoja visas valdīšanas un varas, un tās atklāti kaunā likdams svinēja par tām uzvaru Kristū. Ja Kristus uzvara ir arī viņu cilvēku uzvara, tāpēc ceļā uz jauno pasauli draudze šodien spēj sekmīgi vest kristiešu trejādo cīņu ar pasauli, ar savu miesu, ar sātanu. Nobeigumā ieraudzīsim to paši. Atklāsmes grāmata 12. nodaļa, tas to pateikšu, kur lapas puse, 1, 2, 6, 1. Nobeigumā nolasīsim kopā, lai ieraudzītu, ka Dievs ir devis cerību draudzē šodien Kristū vest cīņu. 1, 2, 6, 1. 12. nodaļa, 9, 11. pants. Milzu pūķis tika satriekts. Sensenā čūska, ko sauc par velnu un sātanu, kas maldina visus pasaules iedzīvotājus,
viņš tika nomests un līdz ar viņu nomesti viņa eņģeļi. Tad es dzirdēju skaļu balsi debesīs. Ir atnākusi pestīšana, mūsu Dieva spēks un valstība, un viņa Kristus vara, jo ir nomests mūsu brāļu apsūdzētājs, kas apsūdzēja tos mūsu Dievu priekšā dienām un naktīm. Un viņi, plašāka draudze, uzvarēja to ar jēra asinīm un savas liecības vārdiem, jo viņi neturēja savas dzīvības mīļas un devās pat nāvē. Lūk cerība, lūk iedrošinājums draudzēji. Dievs sagatavojas kaut ko jaunu. Ar Kristus palīdzību viņa nopelnā mēs izcīnam uzvaru arī šodien par ļauno. Lūksim. Debes Tēvs, paldies par šīm grūtajām patiesībām. Paldies par to, ka Tu gribi, lai mēs skaidri ieraugām Tavu tiesu un sodu par šo grēkā kritušo pasaulē. Tas ir pelnīts, Kungs. Mēs to atzīstam. Bet tāpat laikā, Tēvs, paldies par Tavu neaptveramo labestību, saglabājot cilvēka dzīvību, gādājot par cilvēku šodien. Paldies, Kungs, par uzvaru, kur Tu esi devis ikvienam, kas paļaujās uz Kristus upuri, un arī draudzei kopumā. Tas ir nepelnīti, Tēvs, bet mēs ar šādu prieku un cerību gaidām, ka Tu visu novadīsi līdz galam. Mēs gaidām uz Tavu jauno pasauli. Palīdz mums tiekties pēc tās, dzīvot tās gaismā. Jēzus vārdā. Amen.